Labdien, sveiki visiem, kas mūs klausās un skatās. Šodien mēs turpinām mūsu podkāstu sēriju ar nosaukumu Personības būvniecībā. Šodien es esmu aicinājis pie mums uz CMB inženieru studiju kārtējo viesi. Manā izpratnē personību būvniecībā, kā visi, kas šeit atnāk pie mums parunāt. Tad viesos ir Gins Miķelsons. Šobrīd Latvijas būvniecības asociācijas vadītājs vai priekšsēdētājs. Es lietoju vārdu vadītājs. Vadītājs. Tas tā tuvāk tautē. Vadītājs un būvniecības padomes priekšsēdētājs. Jā. Varbūt vēl kaut kāds ir amats tev ar būvniecību, kas nav tieši. Vēl jau mums ir ilgtspējīgā būvniecības padome. Tur mēs arī vēl turpinām zaļo kursu visādos formātos. Jā, tas vēl ir tāds trešais formāts. Bet vairāk nav, jā? Nē, šobrīd pietiek. Pietiek, jā. Mēs savos podkāstos beigi negatavojamies un nevācam informāciju par cilvēkiem, tāpēc tās sarunas vienmēr ir tādas spontānas, bet, labi, bišķiņ tas ir mānīts, es bišķi paskatījos internetā, ko es varētu par tevi atrast, un es atradu tieši to brīdi, kad mēs ar tevi iepazināmies pirmo reizi. Pirms 10 gadiem tas bija. Tu biji pilnīgi citā sfērā. Jā. Tu biji mēdīji, Latvijas televīzija. Jā, tad tu mēģināji uztaisīt to, kas šobrīd laikam notiek, apvienot mēdījus zem viena jumta. Jā, tas projekts faktiski bija tāds, ka bišķi patinot bildi atpakaļ, kā es nonācu mēdījos. Es biju 10 gadus nostrādājis Latelekomā. Par ko? Par, sauksim tā... Montieri. Nē, par menedžeri, faktiski par vadītāju dažādām. Pamatā viss grozījās ap klientu apkalpošanu un produktu attīstību tā laika. Teiksim, internets, protams, pamatā visi Wi-Fi un bezvadi. Un tad es pāris gadus biju pastrādājis tieši telekomā saistībā ar televīzijas arī projektu. Vienmēr sakot, mans uzdevums bija domāt, kā telekoms tajā laikā varēja piedāvāt televīzijas pakalpojumus biznesam. Tur bija visādas iestrādes idejas un tam līdzīgi. Un tad es izaudzēju faktiski to kompetences starp divām jomām, internets un televīzija. Un tādā veidā faktiski bija viena saruna ar Andreju Ēķi kaut kad, un viņam tajā laikā bija ideja, kad vajag to LNT pārveidot par digitālo LNT, un, protams, tas bija stāsts par internetu televīziju, un tā es faktiski iegāju LNT, pastrādāju tur pusotru gadu, un tas viss beidzās ar to, ka LNT pārdeva. Un, principā, man bija izveidota tāda unikāla kompetence faktiski šajā jomā. Kuru Latvijā nebija. Kura nebija tajā brīdī. Jā, un tad bija tas brīdis, kad tā laika Nepls tāds domāja apvienot radio ar televīziju. Un viņiem tajā laikā vajadzēja projektu vadītāju. Un es pieteicos vienkārši to projektu vadīt, un tad sākās tā manā faktiski pilnīgi tāda negaidīta, ieeja šajā nozarē, un tā es mēģināju, šo projektu. Mēs pa lielam uztaisījām biznesa plānu, ar to arī tas beidzās. Un šobrīd skaties, kā gribi, ir pagājuši 10 gadi, un pa lielam šobrīd esam turpat, jā. Tā kā es principā, Jā, ja mēs par šo, pilnīgi citas tēma, par šo runājam, tas ir tāda pasaules pieredze, kad apvienojas televīzija. Laikam jau ir sabiedriskais mēdījis, jau ir Mēs esam vienīgie palikuši Rietuma Eiropā, kuri nav apvienojuši. Okay. Vēl ir, protams, Zviedri var uzskatīt, ka viņiem ar tā apvienošana nav, bet principā visi ir apvienojušies. Igauņi, lietuvieši, tur BBC piemērs, Vācijā un tā, visur šobrīd tās trīs, platformas, kas ir radio, televīzija un internets, viņas visur ir saplūdušas vienā tādā mediju formātā un arī viena organizācija, kas to pārvaldīja. Tur ir gan satura ražošana saistīta, gan arī, protams, tehnoloģiskās platformas ir saistītas, gan arī pati infrastruktūra, kur tas medijs dzīvo, strādā un tā tālāk. Tagad Latvija atkal, kā tu saki, ir plāns nākamgad apvienot to mediju, tad jau redzēs, ar ko tas beigsies.
Labi, šis ir tā kā, es saprotu, tur Latvijas Telekom caur rēķi, viss izklausās likumsakrīgi, un tad pēkšņi pirms 10 gadiem būvniecība. Fuck, pilnīgi. Es atvainoju. Pilnīgi kardināli kaut kas cits. Kas notika? Tas stāsts bija tāds, kad jau ēķa laikā, un visnībā jau Telekom laikā man interesēja, sauksim tā, attīstības projekti. Pēc tam, ejot mēdījos, es sapratu, ko nozīmē pārmaiņu vadība. Un tā pārmaiņu vadība visu laiku balansēja uz robežas ar krīzes vadību. Ja, jo, teiksim, mēdījos pa lielam ir visu laiku tā, ka nav naudas. Šīs man uzreiz ir, ja tu pasaki pārmaiņu vadība un krīzes vadība, tā ir būvniecība. Jā. Viss skaidrs. Un tad es kaut kā biju, tajā laikā man vēl, teiksim, arī tīri no tāda profesionālā viedokļa interesēja šie divi nogriežņi, kā tad tur pareizi, teiksim, tādās situācijās ir rīkoties, darboties un tā. Un tad jau tajā apvienošanas laikā es tā kā biju sapratis, ko nozīmē pārmaiņu vadība un tā tālāk. Un tad, jā, attiecīgi pēc Zolitūdes notikumiem tā laika uzņēmumu grupa, kas bija RE un RE, ja, tur bija vairāk uzņēmumu, arī tajā laikā faktiski viņu akcionāri sāka meklēt tirgu pārmaiņu un krīzes vadītāju, kā projektu vadītāju, kurš viņiem palīdz, teiksim, pārveidoties tādā labākā izpildījumā, faktiski visos līmeņos, sākot no tā, kā tā organizācija tiek pārvaldīta, tad ir NT uzņēmumi, tad ir visi procesi, viss, kas attiecās uz klientu apkalpošanu, uz ražošanu, visa saimniecība. Un, protams, tas projekts bija, kā jau visi tādi pārmaiņu projekti sākumā, tu saproti, kur mēs esam, cik slikti viss ir, ja. Tad tu nodefinē vīziju, kur mēs gribam nonākt, ja, un tad tu uzliec tādu atkal, tādā latviskā valodā saucamies biznesa plāns, tu uzliec, kā nonākt, teiksim, tur, kur tu gribētu nonākt. Un tad es uzņēmos, faktiski 14. gadas janvārī, man liekas, mēs noslēdzām līgumu, tādu konsultāciju līgumu, tas bija tāds konsultāciju un projektu vadības līgums, ja. Ar nogrieznies, nemaldos, tas plāns paredzēja 1,5 gadu, laikam, ja, kas bija, Bet tad tas iznāk, ka tā RE grupas izveide, tas ir tavs darbs? Tieši tā. Tā kā tas plāns bija tāds, ka mēs paskatījāmies, kā strādāja Skandināvi ar savu, sauksim tā, grupu izpildījumu tajā laikā, jo Skandināvijā ir daudz līdzīgu uzņēmumu, kur ir mātes uzņēmums un tad ir meitas dažādos virzienos. Pašpikojām Skandināvu idejas, ja tur ir 100 gadu jau vēsturi dažādu lielu uzņēmumu vadībā. Redz, es šitā nezināju. Man vajadzēja tev prasīt uzreiz gada konsultāciju. Tas ir tas, ko mēs ar CMB izdarījām šogad, kad mēs arī izveidojām šo grupu. Tur viens pats pēros ar saviem līdzīpašniekiem un domājām jaunu velosipēdu. Jā, un tas palīdzēja tā laikā RE akcionāriem, faktiski izveidot jaunu šo RE grupu un visu, teiksim, uzdevumu tādu kopu, kas bija jādara. Superīgi, jā. Labi. Un tā arī palika. Un tad principā, laikam, kaut kādā 2 gadi faktiski pagāja, kad viss jau, tad parādījās Guntis Āboliņš, teiksim, tad viss tā komanda tā. Es ceru, Gunti arī uz šajā uzaicināšu. Kaut kādā, man liekas, 16. gadā es visu jau biju, faktiski viss bija izdarīts, uzņēmums sāka strādāt savādāk, sāka augt un tā tālāk. Un viss gāja uz labo pusi, 16. gadā. Un tad, principā, es atslēdzos no tā projekta un paliku uz kaut kādiem atsevišķiem attīstības uzdevumiem, kas viņiem tur. Tur bija visādas idejas arī par jauniem biznesiem, kā piemēram tajā laikā bija jāizveido arī šis te konstruktoru birojs, kur atkal Pēteri Druķi mēs piesaistījām un tad izveidoja BIM komandu tajā laikā un tad ar visu, teiksim, to un tad, Jā, es arī tajā laikā Pēteri uzrunāju. Viņš man neteica nē, un tikai vienā brīdī bija kaut kur, man liekas, ka tāds bija. Jā, Pēteris baigi tagad nav nekur redzēts. Tad kopš tā laika man ir joprojām esot arī būvniecības visās šajās nevalstiskajās organizācijās. Man joprojām ir savs SIA, ar ko es sniedzu biznesa vadības un projektu vadības pakalpojumu. Tāda, teiksim, man tie projekti ir 1-2 gadā. Visi sapratāt tagad, kad vajag konsultāciju, kā no Bardaka uztaisīt strukturētu uzņēmumu grupu, tad pie Ginta visi rindiņā.
Jā, kaut kā tā. Jā. Mums ir sava televīzija, mēs varam reklamēt, ko mēs gribam. Tas mums viss vienalga. Ok. Nu jā, tad mēs ar tevi satikāmies jau tad atkal, kas bija, man tajā brīdī bija tas pārsteigums, tas jau bija ilgspējīgās būvniecības padomē. Jā, tu jau biji tur vadītājs un mēs arī pēkšņi tur pieslēdzāmies. Un tad, jā, tas bija tāds. Nu, ok, jā, skaidrs. Un tagad tu tā arī tur esi iekšā 10 gadus jau principā būvniecībā un esi diezgan jau nepavēlti kā personība būvniecībā. Pietiekoši atpazīstami. Jā, kā tu saki, tad mēs sākām toreiz, atceries, lobēt Brīm, kas ir Britu tā ilgtspējīgas būvniecības sistēma, tad līdz parādījās tagad Vācu sistēma. Nu jā, tas ir tāds jauns produkts. Produkts, jā, jauna veida metodes, kā novērtēt, teiksim, šo te ilgtspējību zaļumu. Ar to mēs tur sākām ingrot tajā laikā, un tad kaut kā arī ienācām tajā būvniecības padomē. Jā, un tad kopš tā laika tur, kā lai saka, esam vieni no aktīvākajiem arī bijuši visā tajā kvorumā, fórumā, ko sauc par būvniecības padomu. Un tas, es domāju, arī mūs saveda tajā brīdī kopā, jo es jau arī savos podkastos par sevi, kas stāstīja, tas man vienmēr interesē, tas jaunais un netradicionālās pieejas būvniecībai un attīstīšana, produktu attīstīšana iekšēji savā uzņēmumā. Un tāpēc droši vien mēs uz tā zaļā viļņa tur arī kopā diezgan labi jutāmies. Nu labi, par kaut ko pavisam senāku. No kurienes tu nāc? Oriģināli es esmu sēlis, tā kā un beidzot arī sēlīs kopš iepriekšējais prezidents uzņēmās to iniciatīvu nodefinēt šo te sēlīs robežu un tvērumu un tā tālāk. Ja, tā kā, jā, tas stāsts tāds, ka es esmu no Sēlijas un no Sēlpils. Nu, tā kā oriģināli tā vieta tā ir saucās Sēlpils. Labi, tur šobrīd tās ir drupas Daugavas vidū. Bet no turienes arī nāk visi mani senči, un tā kā oriģināli no turienes. Tur esi piedzimis, skola, viss tur? Nu, skolā es gāju Jēkabpilī, Jēkabpils pirmā ģimnāzija. Nu, tajā laikā pirmā vidusskola. Jā. Tā kā, jā, Jēkabpilī nepabeidz vidusskolu, kad parādījās iespēja 91. gada vasarā doties trimdā, kā es smējos, uz Vāciju. Un tad es devos uz Minsteres latviešu ģimnāziju. Un 94. gadā pabeidzu Minsteres latviešu ģimnāziju. Vidusskolu tu pabeidzi Vācijā? Jā. Tajā laikā tur bija pusi latviski, pusi vāciski. Un tad es dabūju Kāpēc tāds? Man bija iespēja tikt pie stipendijas tajā laikā. Un tad bija tie laiki, kad vēra vaļā robežu. Jā, 91. gadu mēs atceramies. Jā. Es arī tad laikam pirmo reizi uz Vāciju aizbraucu. Jā, un tad es tiku pie stipendijas un attiecīgi bija iespēja pabeigt to skolu ar diezgan labu atzīmi. Nu, arī Latvijā, protams, bija labas atzīmes. Tāpēc. Un attiecīgi pēc tam uzreiz bija baigā ideja turpināt Vācijā studēt, jo faktiski ar to ģimnāzijas diplomu es varēju iestāties jebkurā Eiropas augstskolā. Nu, gan tur, kur tā teikt, kur tas ir faktiski valsts apmaksātas programmas. Jā. Un tad uzreiz iestājos Zīgenē, tāda universitāte, kas tas priekšmets bija uzņēmuma vadība. Nu. Tad es kaut kādus 2 gadus studēju, kaut kādus vairākus priekšmetus es nokārtoju. Un tad jau bija 96. gada beigas, un es jau biju 5 gadus nopēries pa Vāciju. Un tad es izdomāju, ka es gribu atgriezties Latvijā. Bet tu nebeidzi to Vācijā? Es nepabeidzu, nē. Tā iespēja bija tāda, kad es iestājos šeit Latvijas universitātē, arī uzņēmuma vadība. Un pārnesu pabeigtos priekšmetus un pabeidzu Latvijas universitāti. Un pēc tam aizgāju šeit uz Rīgas biznesa skolu, vēl to pabeidzu. Tā klasiskā biznesmeņa izglītība. Jā. Tas, tā kā, starp mums runājot, tā lai visi dzird, es baigi neticu tai biznesmeņa izglītībai, jo īsti biznesmeņa izglītība nāk caur biznesu. Tā ir. Tad dabūn pa lipu kārtīgi un saprot, jā, bet tas
Tā izglītība iedeva tādu izpratni par vadības procesiem. Vienalga, vai tajā laikā, organizāciju, vai biznesu, vai kaut kādu struktūru, tev ir tie vadības pamati kaut kādi ielikti. Es stāstīju, kā es 2003. gadā bankrotēju, noteikti, kad man pilnīgi trūka šīs kompetences tajā brīdī, kad tāda skats uz to, kā vispār uzņēmējdarbība tiek veidota. Kaut gan arī Latvijā, man liekas, tajā laikā tāda uzņēmējdarbības kultūra bija diezgan tālu no tādas eiropeiskās izpratnes. Tomēr viss, kā saka, pa paņaķiem kārtojās. Bez līgumiem sasit plaukstās un strādā. Un tad gaida, kur uzmetīs beigās. Jā, arī man tie pirmie biznesi 90. gadu vidū arī bija tādi ļoti primitīvi vienkārši. Pamatā jau bija kupiķi pradāķi, krieviski, kā saka. Brauc uz Poliju? Tad visu kaut ko nopērts, pārdot un tajā laikā. Vedi no Polijas vai no Vācijas? No Vācijas, protams. Jā, tur bija kontakti izveidot. Joprojām Vācijā visādi kontakti. Jā, baigi interesanti. Un, kāda, piemēram, tā studiju dzīve, vai tā mācības, es domāju, tur Jēkabpils, tu pēkšņi hops un tu esi Minsterē. Labi, valodu droši vien, ka tu zināji. Vācijas valoda. Bet tā sadzīve un viss. Bija tā, ka cik kaut kādā gadi tad iznāk? 16 gados tu vienkārši aizbrauc uz Vāciju prom? Dzīvojām Kojās. Tā teikt, studentu viesnīcā, kas bija blakus, tā kā skola un viesnīca bija blakus. Internāta skolā, tajā laikā bija. Jā. Mēs bijām kaut kādi 11 no Latvijas jau tajā laikā, un tad bija tā, pusi bija, tā kā trimdas latvieši, un pusi jau bija, faktiski jau bija no Latvijas jau atbraukušie, tā proporcija. Tie bija, protams, visi trakākie gadi manā mūžā, un protams, kad vēl tas, ka tu esi 16, 17 gadīgs, ja teiksim, plus viss tas, kas rietumos tajā laikā bija redzams un visu to iespēju pamēģināt. Tā kā tie bija baigi trakie laiki. Mēs bijām kaut kādā ziņā tādā savā burbulī, tur latviešu bija daudz un viss tas latviskais un tā. Protams, bija arī kaut kādi vācu draugi un sāka veidoties un tā. Bet, tas jau pats galvenais bija tas, ka tu vienkārši nonāc pilnīgi citā kultūrā, citā ekonomikā un tā tālāk. Tas viss tur likās wow. Man liekas, 2. gadā es iegādājos, kā tagad atceros, pa 60 deutschmarkām varēju nopirkt biļeti, kas bija derīga skolniekam uz mēnesi visā Rietuma Eiropā vilcienu tīklos. Es apbraukāju mēneša laikā faktiski visu Eiropu uzreiz ar vilcienu. Mēs tur divatāru ar vienu letiņu no Amerikas izdomājām tādu izgājienu, un tas bija baigais piedzīvojums. Jā. Tas noteikti atstāja kaut kādu baigo nospiedumu tādu, man liekas, tajā vecumā. Tieši tu sāc veidoties kā personība, lai saprastu, kā tu tālāk dzīvos. Tas tāds... Jo es atceros, mēs bijām, tas iznāk ar laikam kaut kāds 91. gads taisni, kad Berlīnas mūris krita. Jo es mācījos tad Jelgavā akadēmijā, un mēs tieši bijām kursus, kur bija norganizēta prakse Vācijā. Tajā laikā, Juris Kujāns bija dekāns, un viņiem tur bija sadarbība ar Eizenachs, tāda bija tāda pilsēta, tur kaut kāds lauksaimniecības produktu kombināts, kas ražoja tehniku priekš lauksaimniecības, un mums tur bija jābrauc, viņiem būvēt kaut kādu kantoru ēku. Mēs braucām ik pa 2 mēnešiem, 3 grupas, un tā bija tad, es arī laikam pietiekoši labi mācījos, ka man palaida uz turien. Un tas bija tāds kultūras šoks, kā mēs tur tajā Vācijā ieradāmies. Priekš manis tā bija arī pirmā tāda profesionālā darba pieredze tur mācoties, jo šeit jau Latvijā tu pa lielam biji tikai kādos kolhozos pastrādājis ar kaut kādiem tādiem lauksaimniecības darbiem, bet tur es varu izstāstīt tas pīķa brīdis, kad kā varēja strādāt, būdams tur laikam 18 gadīgs, tad bija tā, ka vienlaicīgi tu strādā rūpnīcā,
Tad bija laikam Opeļu rūpnīca, kura ražoja izpūtējus, kaut kādas tādas tur detaļas. Tur bija iespēja strādāt pat 3 maiņās, es laikam kaut kādās 2 maiņās strādāju, pēc tam vienlaicīgi es strādāju arī restorānā par viesmīlu, Krogā. Jo tas bija populārs, ka letiņi strādāja Krogos par viesmīļiem, tas bija vieglākais darbs, ko atrast un tā. Tad vēl paralēli man bija piekdienās, man bija vēl vienam vācu profesoram, es biju nolīdzis, kad es viņam māju sakārtoju, Putzhilfe Vācijā bija tāds. Un tad 4. vēl pa virsu bija mašīnu tirdzniecība. Tā teikt, brauca letiņi no Latvijas ar lielajiem traileriem. Mans uzdevums bija pa šrotiem savākt 10 mašīnas nedēļā, salikt viņas placī. Un attiecīgi, tad man bija tiesības jau, un tad attiecīgi tādā veidā. Un tad bija tā, ka visi šitie darbi bija visu laiku paralēli un vienlaicīgi. Tu sanāk tā, tu naktī sēdi rūpnīcā, metini izpūtējus, no rīta tu skrien, meklē autiņus, jo tur bija jāpērk avīzes, jo tajā laikā bija zvanīšana no telefona būdiņām. Tad tu sapērc mašīnu, noliec, un tad tu fiksi skrien uz restorānu, tur uzreiz saģērbies par beigu zolīdo veci un tirgo aliņus, tikko beidzās maiņa, tā atkal skrien atpakaļ uz rūpnīcu. Un tādā veidā tu darbojies. Tā vairākus mēnešus pēc kārtas tu nogriezies, bet tajā laikā tev ir enerģija. Tu jauns, un tu visu to vari, un tad Deutschmarkas tur bija iekšā vienkārši. Ļoti labi, teiksim, tas bija tas brīdis, kad tu arī saprati. Bet tad bija viena galvenā atziņa no visām tām rūpnīcām. Es tur paspēju pastrādāt entajās visādās rūpnīcās dažādu veidu. Bet man tā atziņa bija tāda, kad izmācīšos, es negribu rūpnīcā strādāt. Un kāpēc? Tāpēc tas korjovs bija tāds, kad tu metini, tos izpūtējus, faktiski 8 stundas no vietas, un blakus sēž turks, večuks jau, kas arī to dara. Un es viņam prasu, klausies, pagājuši kaut kādas nedēļas bija vai 2 nedēļas, saka, es vairs nevaru izturēt. Šis vienveidīgais robota darbs, kā tu to vari izturēt? Viņš saka, zini kā, pirmie 8 gadi bija grūti, pēc tam jau aizgāja. Es saku, pagaid, cik gadus tu te strādā? Viņš saka, šobrīd 17. gads iet. Es saku, 17 gadus tu rukā pie tiem izpūtēm. Viņš saka, jā, tas ļoti labs darbs. Un tad tas bija tas brīdis, kad es tā padomāju, nē, es rūpnīcā negribēšu strādāt. 17 gadus vienkārši, jā. Tagad jau droši vien, ka tiešām tur roboti to dara. Tā kā 90. gadu vidū tas bija. Turkija, bija Vācijas roboti. Darba spēka pamats jau visā, arī protams, būvniecībā tajā laikā. Poļi vēl bija, tad atceros visi tie kuriozi ar poļu būvniekiem tur bija. Jā, tas bija interesants laiks, tad arī baigā pie, jo es atceros, ka mēs arī tajā praksē, ka mēs aizbraucām vēl uz Austrumu Eiropu, uz Austrumu Vāciju. Jā. Mums vēl samaksāja Ostmarkās jau pirmās algas. Un tad mēs varējām 1 pret 1 viņas samainīt uz D-markām. Un es domāju, protams, mēs bijām 2. kursa studenti, mums tur līdz biznesam vispār nebija nekādas idejas, bet es atceros, ka tajā laikā, piemēram, bija jau mums neatkarība, bet bija jau tie kursi, vēl man liekas, tie rubļi tur bija kaut kādas pa starpu. Vēl repšiki nebija. Nē, nebija. Man vēl nebija. Vēl bija rubļi, un tad tās Ostmarkas maksāja kaut kādas tur kapeikas, 30 vai cik viena Ostmarka, bet D-marka maksāja 7 rubļi. Un tas kurs iznāca abnormāls, mums viņu tur mainīja 1 pret 1. Tagad, ja jau būtu tas funktieris bijis, mēs tur varējām vienkārši uz valūtas spekulācijām. Tas arī. Bet, mēs, kad braucām skolnieku brīvdienās, kā tādi kārtīgi skolnieki, mēs vienmēr, kad braucām atpakaļ, pilni čemodānus vedām ar 3 lietām. Alkohols, ikri un cigaretes. Un, to visu varēja nopirkt Latvijā un pārdot Vācijā. Man liekas, tur reiz 3 vai reiz 4. Cena bija tā, ka tu varēji kārtīgi vēl nopelnīt dzeram naudu. Jo tajā laikā, protams, kad studijas un tā, krogu būšana, tas bija tāds aktuāls jautājums. Mēs toreiz atvedām, atceros, kasti ar Henikena aliņu no 3 tās buņģiņas, 24 buņģiņas. Mēs to kasti ielikām Jelgavā komisijas veikalā
Un par to naudu mēs nopirkām 3 mucas ar Aldarī pēc tam mūsu studentu vienību festivālu. Tā kā, jā, tas bija baigi interesants laiks. Un, ja pareizi tur... nepavēlties, es jau arī teicu, ka tajā brīdī mums daudzi pēc tam arī, kas bija būvniecībā, mēs mācījāmies aizgāja tieši tajās biznesa sfērās. Sauksim tās par biznesa sfērām, pēc un pārdod. Un, jā, būvniecībā palika ļoti mazi kadri. Ok, jā, un tad tu pamācījies tur Vācijā, atgriezies universitātē, Latvijā, pabeidz universitāti, biznesa skolu. Kāpēc vēl biznesa skolu? Tur tikai gribējās? Jā, man gribējās to maģistratūru arī dabūt, tikai ar bakalauru, tas būtu pa īsi. Jā. Bet tad pirmais darbs Latvijā, ar ko es arī kaut kāds, man liekas, 5 gadus nostrādāju, bija tāda joma, ko sauc par grāmatvedības sistēmu, faktiski izveide, ieviešana. Tajā laikā tas bija tas brīdis, kad grāmatveži no papīriem pārgāja uz datoriem, vienmēr sakot. Un tad ir tāda firma joprojām, Baltic Data, kas tirgo, teiksim, datorus un tā. Un šie te firmas īpašnieki jau no Vācijas laikiem bija labi man paziņas. Un tad vienkārši viņi piedāvāja nākt un strādāt. Un mans uzdevums bija vadīt, kā projektu vadītājiem, vadīt šo te vācu sistēmu tulkošanu, pielāgošanu un pēc tam Latvijā pārdošanu. Un tad bija tāda programmatūra PC tirgotājs, kas bija grāmatvedības programma klasiska, līdzīgi kā tagad ir Entāls tirgu. Principā es vienā brīdī es jau studējot šeit Latvijas universitātē, grāmatvedībā es diezgan labi sapratu, jo tu nevari pārdot programmatūru pa lielam uzņēmumu vadītājiem vai grāmatvedim, nezinot visus, teiksim, tā brīža grāmatvedības smalkās nianses, kas tur bija 90. gadu beigās. Jā, tā kā es biju tāds jau diezgan advancēts grāmatvedis kļuvu, paldies Dievam, neaizgāju par to grāmatvedības virzienu, jo tas tā man... Tur tā maz izaicinājumu grāmatu. Nē, ir ļoti daudz izaicinājumu, bet viņi tādi, man liekas, tādi nav tik tādi piepildāmi. Cipariem strādāt un tad jābūt tādiem. Jā, man patīk arī, es ļoti, ļoti novērtēju cilvēkus, kas ir grāmatveži, kas ir iepirkuma speciālisti, juristi, kam patīk, kas ir sirdi un dvēseli tajā ir iekšā. Man Excels ir vienkārši, es, lai ar kā cik uzmanīgi varētu, it kā Excels jau pats par sevi ir diezgan automātiska sistēma, man tāpat būs kļūdas. Tāpēc es, piemēram, no tāmas nekad netaisu, jo man viss sanāk šķībi. Ok. Labi, un tad... Tad bija Latelekoms, jā, tad tur protams, tā bija iespēja. Ar tavu jau tad... Es kaut ko sapratu no datoriem, es kaut ko sapratu no interneta, jā, un teiksim, tur... kaut ko saprotu un gribu darīt, un tā, tad es arī pieteicos konkursā. Un toreiz tas bija baigi interesantais sākums, jo tā struktūra, kurā es ienācu, saucās jauno biznesu daļa. Toreiz man vadītājs bija tāds Viesturs Lieģis, un tas bija tāds ļoti interesants periods, ka visi tie, kas mēs faktiski kaut kādi ap 20 cilvēki tur bijām saistīti ar jaunajiem biznesiem, produktiem, joprojām uzturam tādus ļoti labus kontaktus Latvijā, un katrs ir kaut kur izsities un kaut ko darās, un tie tādi, tādi pietiekoši radoši, daži visādi tehniski frīki, un teiksim, tā kompānija bija baigi jautrā un joprojām. Tā kā Viesturam toreiz izdevās tādu baigi unikālu komandu savākt tajā laikā. Un tad mēs domājām, tajā brīdī, kad mēs sākām strādāt, pa lielam Telekomam bija fiksētā klausula, un tad bija jautājums, ka vajag internetu, vajag tur datu pārēdi, parādījās kaut kāda serveri, parādījās internets, parādījās Wi-Fi, teiksim, tas bija mans projekts, ieviest Latvijā Wi-Fi, parādījās radio DSL, jo DSL bija mājās un vajadzēja izdomāt, kā tikt teiksim, pie mājām, kurām nevar ierakt kabeli, un tas ir jāpadod pa gaisu, tā kā es aizgāju tādā bezvadu, teiksim, štelē, un tas bija tas mans, teiksim, tāds pirmo gadu nogrieznis. Pēc tam bija visādi interesanti projekti, kā piemēram Telekoms jau tajā laikā, varbūt tie, kas nezina, jau bija filiāli mums Igaunijā un Lietuvā, kad bija jāizveido šīs filiāles, tad bija datu centri Frankfurtē, Kijevā,
Stokholmā. Tas bija jau cik gadus atpakaļ. Nu, tā kā visādi tādi. Viss, kas bija kaut kāds tāds jauns un kaut kas netradicionāls, nu, kaut ko bija jāizdomā. Un, nu, ne tikai jāizdomā, bet svarīgi jau bija viņu uzlikt uz sliedēm. Nu, uzlikt tā, lai klienti saprot, lai tu pa viņu var piestādīt rēķinu, ja, lai tur kaut kā procesi apkalpo to visu un tā tālāk. Lai tas ir arī nopērkams, nevis tikai kaut kā vajag dārgs. Tā kā ar to mēs tur daudz darbojāmies. Forši. Žēli, krūti. Jā, tas ir tāds, kā, ka tev nav jādomā par un vienmēr pat tas tāds, ka tev ir, tā kā viss tev ir nodrošināts un tu vari radīt. Nu, tas radīšanas process un brainstormošana un domāšana par visu kaut ko tik aizraujoši. Tur laiks vienkārši pazūd un tad, ja tu vēl dabūn kaut kādu rezultātu, tas ir fantastiski sajūt, ne? Tas, man liekas, arī bija tie tādi pirmie gadi, kad arī, kad es atceros, kad izveidoju Citrus Solutions tajā laikā kā uzņēmumu, tad bija tā pirmā pieredze ar būvniecību. Nu, sākās tā, nu, labi, tā pieredze varbūt bija primitīva, ja tur bija jāzīmē projekti pa lielam līdzīgi kā būvniecībā. Projekts, tad, teiksim, tālāk ar visu tur saskaņošanu, un tad tālāk ir būvdarbi. Ja. Nu, labi, toreiz tur raka kabeļus, ja, un kaut kādas infrastruktūras, teiksim, tās būvis varētu tā nosaukt, un sakaru būvis un tam līdzīgi, bet nu, tie principi bija tādi, kas tā kā izveidoja arī to izpratni par to, kā tā būvniecība strādā. Ok. Labi. Ģimene? Jā, ģimenē viss kārtībā. Tas ir labi. Mēs 2004. gadā apprecējāmies ar sievu. Sieva man ir Aija. Un tad 2006. piedzima puika, Emīls. Jā, un tā mēs trietā visus šitos gadus turamies kopā. Dzīvojam Mārupē. No kura laika tu dzīvo Mārupē? Sākumā es dzīvoju daudzus gadus Ķengaragā. Studiju laikos, un pēc tam mēs nopirkām dzīvokli Mārupē Vecozolu namos, ir tāds projekts. Un tad padzīvojot Vecozolu namos, mēs nopirkām māju, pārbūvējām māju, un tagad dzīvojam privātu mājā. Bet nu, tas jau ir... Nu, tie būs kaut kādi 10 gadi kopš Mārupē. Tā kā tas laiks, jā. Nu jā, pirms 10 gadiem jau bija tāds, man liekas, diezgan jau iespējas par Mārupi kā par normālu vietu. Jo es atceros kaut kādas savus tos pirmos soļus tajā būvniecībā un nekustamajos īpašumos, un man likās, kas tie pa idiotiem, kas dzīvo Mārupē. Tur tikai ir ūdens. Nevar pagrabu ierakt, jā, bet... Pilsētu uz purviņu, jā, bet nu, šobrīd es pats labprāt dzīvot Mārupē. Viss man patīk Mārupē. Tas ir tāds par to, kā arī cilvēki maina tos savus. Vismaz es esmu ļoti, ļoti spējīgs pielāgoties un mainīt viedokli, ja viņš ir, protams, pamatots. Un tāds. Ok. Hobi ir? Kaut kāda paliek laiks? Šobrīd galvenais hobijs, ja to tā varētu, ir zemesardze. Tur man aiziet galvenokārt nedēļas nogalas, teiksim, dienot un, pareizāk sakot, mācoties, jā, visu laiku tā ir nepārtraukta mācība. Bet ārpus tā, protams, kad ir vēl citi, makšķerēšana, man ir kapteiņa tiesības un sava laiva, un tad cik ir iespējas tā es tieku Daugavā iekšā un, teiksim, vizinos pa Daugavu un visu kaut ko, gan copēju, gan atpūšās un tā. Nu, un tad kaut kāds sportiņš arī, cenšos paspēlēt tenisu, paskriet, paslēpot, tā teikt. Tāds visu laiku, lai kas tas teiciens, ja, teiksim, visu laiku tā teikt, griezt pedāļus, jā, lai būtu. Bet zemesardze, tas ir tāds nesens tavs, vai jau tād? Tas ir faktiski... Doma jau bija 14. gadā, kad vairāki draugi iestājās pēc Ukrainas, faktiski pēc Krimas notikumiem. Un man bija visu laiku argumenti atlikt. Un kad 22. gada februārī sākās faktiski karš Ukrainā, tad es, man liekas, 2. dienā aizskrēju uz to Mārupes bataljonu un iestājos rindā
Nu, tur rinda jau bija gara uzreiz, jā, bet es jau paspēju tajā pirmajā vilnī, teiksim, tikt tajos, teiksim, uz to pamatu apmācību. Un tad, jā, izgāju to faktiski 22. gada jā, vasarā. Un tagad būs biku vairāk kā gads, jau pusotras gads, jā. Jā, es laikam bišķi vecāks esmu. Man tur vairs nespīd iekšā tikt. Nu, tur bija, kur jāpavingro. Ir tā, ka ir bijuši, teiksim, tādi pārbaudījumi, ja, ka teiksim, tā smagā soma, viss ekipējums, ja, teiksim, stroķis kaklā un tā tālāk, un tad vēl uzdevumi, ja, pa kuriem jāpavingro tur pa mežu, tad ir tā brīžām, kad tā liekas, ir, bet, nu, var to. Viss, kas mūs nenogalina, padara mūs stiprākus. Jā. Jā, nu skaisti. Ok, varbūt bišķiņa par nākotni. Nu, tagad 10 gadi būvniecībā arī kaut kāds nogrieznis ir. Tev liekas, ka tā būvniecība būtu tas, kas tevi arī turpmāk saistītu? Vai tomēr kaut kā, es nezinu, par to pabrēnojam? Jā, man šobrīd ir idejas par nākotni. Ir viens projekts uzsākts, par to es jau šodien tā kā nevarēšu stāstīt. Tas būs kaut kādā janvārī iespējams, teiksim, par to es vairāk varēšu runāt. Bet, jebkurā gadījumā tas ir kaut kādā ziņā saistīts ar nozari, bet runājot par nākamo gadu, arī būvniecībā šobrīd ir tādi 2 interesanti projekti, kurus es šobrīd esmu uzņēmies un tā kā, virzu. Un tas man iedod kaut kādu tādu, to motivāciju, to skatījumu uz kaut kādu attīstību un kaut ko jaunu, kas varētu būt būvniecībā. Un tad tie 2 projekti, viens ir saistīts ar joprojām ar to zaļo būvniecību, ar būvgrūžu aprites sistēmas izveidi. Angliski tas būtu recycling, tātad doma tam stāstam ir tāds izveidot mums Latvijā sistēmu, kas motivē šos te būvgrūžus vairāk šķirot, pārstrādāt un atgriezt būvniecībā. Lai to visu varētu izveidot, tur ir, esam atraduši, kā to dara Somi, Norvēģi, pašpikojām idejas un mēģināsim, teiksim, to projektu uzlikt uz tādiem nopietnākiem pamatiem. Bet tu tam tici, ka tas strādātu, labi, projekts, ja tam ir kaut kāds valsts finansējums vai nezinu, Eiropas finansējums, tikmēr tas strādā, bet ka viņš pats par sevi būtu, tev biznesa izglītība, tu saproti, ka biznesam ir jāpelna. Matemātika vienkārši. Mums katru gadu Latvijā ir 500,000 tonnas būvgrūžu. Tas tā vizuāli tas ir viena nacionālā biblioteka. Tas ir 5 nacionālās bibliotekas ēkas. Tādas kaudzes katru gadu uzrodās. Un tad ir jautājums, kur viņas paliek? Skaidrs, ka jau šobrīd recyclings notiek, bet būsim godīgi, viņš notiek pelēkā veidā. Tas ir, tur ir pelēkā ekonomika. Tas ir viens. Otrs, svarīgāk pamainīt to pieeju, jo šobrīd jau būvgrūži tiek kontrolēti no inspektora puses. Vai tas ir būvinspektors vai vides inspektors vai kas. Viņi mēģina izķert to melno būvgrūzi, kur viņš tiek norakts vai kur viņš tiek iestrādāts. Tur šobrīd strādā kontroles mehānisms. Pātagas princips. Jā, pātagas. Mēs domājam par burkānu metodi. Mēs gribam izveidot sistēmu, lai tie, kas tos būvgrūžus šķiro, pārstrādā un atgriež atpakaļ būvniecībā, lai viņiem būtu kaut kāda motivācija no tā. Un tur mēs esam izdomājuši ļoti vienkāršu pieeju. Ir 2 tādi aspekti, kas ļauj to motivāciju iedarbināt. Viens ir caur zaļo publisko iepirkumu, un otrs ir caur dabas resursu nodokli. Nākotnē tas būs arī CO2 kvotas, bet tas būs pēc gadiem 5. Šobrīd zaļais publiskais iepirkums un DRNs, vai dabas resursu nodoklis, ir reāli instrumenti, kas jau ir. Vienkārši ir jāizveido tāda sistēma, kas tev ļauj visiem tiem spēles dalībniekiem, kas ir gan pasūtītāji, gan piegādātāji, gan arī, protams, valsts dažādas institūcijas, lai viņiem ir kopīga platforma, kur tā visa informācija plūst. Tā ideja ir ļoti vienkārša. Pašvaldība iepērk kārtējo, skolas rekonstrukciju, un tajā tendrī pasaka, ka mēs gribam tik un tik recycling būvmateriālus.
Un tad, protams, ka pretendenti piedāvā, un tad ir jautājums, kā pārbaudīt. Ja, kā? Kur viņi dabūna? Tas, protams, arī ir svarīgi, ja, un tāpēc jau arī notiks tā attīstība, arvien vairāk izmantos to recycling. Tad tas ir viens veids, un otrs ir, protams, tie, kas šobrīd maksā dabas resursu nodokli par to, ka viņi izņem no dabas pirmreizējo materiālu vai viņi noglabā poligonos, viņi par to maksā. Un tā doma ir tāda, ka ja viņiem izveidotu šo te dabas resursu nodokļu atlaižu sistēmu, kad ja viņi nodarbojās ar šo pārstrādi, ja viņiem ir iespēja pie reāliem maksājumiem iemainīt arī šo atlaidi, viņi būs motivētāki domāt vairāk, kā to pārstrādi organizēt. Tad tādā veidā šos divus aspektus iedarbinot, veidojās kaut kāda burkānu sistēma, kad visi, kas ar to darbojās, un, protams, tam ir jābūt caurspīdīgi, pārskatām, kā tas ir šobrīd moderni. Un, attiecīgi, tāds ir tas plāns šobrīd. Visu cieņu. Tas ir viens projekts, un otrs, pie kā es šobrīd strādāju, ir tāda abreviatūra PPP. Jā, un tā mana doma ir tāda, ka šobrīd mēs esam ļoti atkarīgi palikuši no Eiropas fondiem, īpaši publiskais pasūtītājs. Un, pa lielam, man liekas, mēs, nevis es, bet tie, kas ir pasūtītāji, viņi griežās tajā vāveres ritenī ar tiem fondiem, ar visu to izrietošo birokrātiju un pieeju un tā tālāk, ka pa lielam sāk pazust kaut kādu skatījumu, ka ir vēl citas alternatīvas tirgū, kā realizēt projektus. Arī loģika tur sāk pazust. Un mēs vajag strādāt uz tiem fondiem. Apgūt. Man liekas, ka svarīgi būtu veidot jaunu virzienu, kas ir tas publiskās privātās investīcijas, kad faktiski publiskais pasūtītājs, vienalga vai tās ir skolas, vai sporta būvis, vai ceļi, vai jebkāda veida būvis, kad viņi uztic un veido šo sadarbību ar nozari, faktiski ar tiem, kuri spēj nofinansēt, uzprojektēt, uzbūvēt un uzturēt. Ka pasūtītājs uzticās šai nozarei un faktiski skaidrs, ka nozare to spēj izdarīt, manuprāt, efektīvāk, jēgpilnāk, kvalitatīvāk, jo, ja tev ir visa atbildība par visu, tad to ar citu pieeju to dara. Man liekas, tas ir tas, ko vairāk šobrīd jāsāk praktizēt un jābūt vairāk projektiem PPP jomā. Diemžēl šodien mums nav laba piemēra attiecībā pret ēkām. Mums ir šobrīd slavenais Ķekavas apveceļš, ko visi slavē. Droši vien, ka būs vēl, un skaidrs, ka valsts ceļi ies uz priekšu un būs vēl, bet es savukārt strādāju šobrīd pie viena projekta, kas būs tieši ēku segmentā. Šis ir labs. Tur jau vēl klāt, es atceros, mēs savā laikā, kad ar tām pasīvām mājām ņēmāmies, mums bija šausmīgi arī iedegušies bijām par to ESCO principu. Jā, kas ir līdzīgi. Tieši uz energoefektivitāti. Bet ja to vēl pieliek klāt pie PPP, tur vispār sanāk, man liekas, ļoti labs tas. Tur ir daudz es esmu gatavs piedalīties, šis man ļoti interesē. Tā doma ir tāda palīdzēt, jo šobrīd, būsim godīgi, tiem publiskiem pasūtītājiem, viņiem ir vajadzīga palīdzība. Sauksim tā, projektu vadība no malas, kas palīdz to sauksim tā, biznesa plānu sastrukturizēt, salikt, kā to projektu uzsākt. Te ir Ginta Miķelsona Sijā, kurš saucās GMI projektu. Baigi oriģināls nosaukums. Tas kurjos nosaukumā. Viegli atcerams. Tas kurjos, kāpēc I? Es jau smēju, mums ģimenē bija joka, es aizokos uz uzņēmumu reģistru ar nosaukumu GM projekti. Un tu visus papīrus esi sarakstījis, un kā toreiz tā bija birokrātija, uz papīra bija viss jāiesniedz, un tu apsēdies pie tā lodziņa, un tev paziņo, sorry, tāds nosaukums jau ir. Likās, joma, jāiet, viss jāpārakst, nedomājas viss tā kā papīriem. Es saku, ka nevaram izdarīt tā, ka es vienkārši pievelku I-burtu klāt un tā kā roku un labotam ticēts. Viņš saka, var tā izdarīt, un es fiksi visur saliku tos I-burtus, atnāku mājās un sieva prasa, kas tas pa I, es saku, international, man jau kādreiz. Tā kā, tas bija, kā es to nosaukumu izveidoju, bet ļoti vienkārši. Jā, šis bija interesanti, es noteikti vēlu veiksmi, un ja vajag, es esmu labprāt gatavs iesaistīties, man šie PPP projekti vienmēr ir likušies interesanti, jo tur ir tā problēma, kad tas pasūtītāja gals ir tāds, negribētu teikt, ka viņi nezin, ko grib vai nemāk, bet pietrūkst viņam. Un viņi ir kā valsts vai pašvaldības, kā publiskais segments ir diezgan arī ierobežoti.
savās darbībās. Nu, viņi nevar tā kā privātais aiziet. Gribu to pērku, tas ir lētāks, tas labāks. Tur ir. Šis varētu atrisināt arī to problēmu. Jo pirms tam bija jau kaut kādi arī, man liekas, uz ēkām projekti. Bija kaut kāds 11 gadus atpakaļ, bija 3 bērnu dārzi. Jā, tie bija tādi, likās, pirmās bezgalīgas. Ideja jau bija tā pati un diezgan laba. Bet kaut kā tas Nē, tie bērnu dārzi strādā. Viens pat bija Mārupē. Man pat puika tajā bērnu dārzā izgāja cauri to bērnu dārzu cikliņu. Tur viss bija ļoti labi uzprojektēts, uzbūvēts. Un joprojām braucu katru dienu garām tam bērnārzam, un viņš strādā, un tur viss ir labi. Tad iznāk, ka ir tas labais piemērs, bet tur, man liekas, vairāk bija tāds kaut kāds PRs nepareizais, vai man liekas, tur kārtējais latviešu skaudīgums pa vidu nostājās. Varbūt, jā. Viss, kas slikti. .lv. Jā, tas ir forši interesanti. Varbūt tu man gribi kaut ko pajautāt? Tāds. Jā, man tagad liekas, ka tu esi uzņēmis pareizo kursu ar tām moduļu koka mājām. Un man ir prieks, ka tev ir izdevies kaut kā tikt arī tajā Ukrainas tirgu ar šo te produktu. Un skaidrs, ka tur droši vien tev vēl būs pudu sāls jāpēt. Un ar ko tas viss vēl beigsies, to jau tu tagad nevari pateikt. Bet varbūt, ja tu vari ieskicēt, kā tev liekas, teiksim, lai Latvijā vairāk varētu šīs arī, teiksim, koka, moduļu tipa mājas, sauksim tā, vairāk realizēt, kas kam Latvijā ir jāpamainās? Domāšanai. Es teiktu, ka te jau ir tas pats, kad, es kaut kad esmu, ar kaut ko mēs runājām, un teicu, kā ir latviešiem vispār tagad iedomāties, kad jāsāk būvēt kaut ko no koka. Mēs reāli neko nebūvējam. Tas ir vienkārši sēkliņas, kas te ir no koka sabūvēts. Kaut gan visu laiku mēs runājam par to koka nākotni un viss tas CO2 emisiju glabāšanas stāsts un tas, ka tas ir mūsu nacionālais materiāls un tā tālāk. Un liekas, kur vēl vienkāršāk stāstu, bet tāpatās. Es atceros, kad bija tādi koka būvnieki, arī kas ražotāji, mājražotāji, par viņiem tāds tā kā ieņirkts, ka viņi tur ražo koka karkas māju paneļus vai moduļus, ved uz Skandināviju, tur viņš uzstāda, bet sev Latvijā viņš uzbūvē no keramzīta betona blokiem māju. Jo tā ir, tas ir Latvijas tradicionālais. Bet es teicu, iedomājieties, cik vajadzēja enerģijas un labos piemērus un visu tiem latviešiem, kas visu mēs savu to sākumu, neatkarības laiku un visu, 18. gads un tas laiks. Visas mājas būvēja pārsvarā no koka, kas ir trīsstāvīgās, visi Rīgas, tur, Āgenskalna apbūve, Grīziņkalnas strādnieku, vienkāršās mājas, viss jau bija no koka. Un tad nāca padomu laiku un viss pārgāja uz dzelzbetonu. Iedomājies, cik sarežģīts materiāls iznāk ir dzelzbetons. Un kā vajadzēja to močīt iekšā tiem cilvēkiem, lai pārliktu domāšanu, ka, piemēram, mūris, dzelzbetons ir labāks par koku. Tad šobrīd mums ir jāatrod tieši tāds pats mehānisms, kā pārliecināt atpakaļ, ka tās koka modernās tehnoloģijas ir labākas vai vismaz nav sliktākas par šiem un atrast to, ka viņi sāk izmantot. Protams, es ļoti arī ceru uz to pātagas principu, kad būs tās CO2 emisijas valstī jāsāk maksāt un arī tomēr mēs kaut kādā veidā tajā valstiskajā sektorā nonāksim pie tās koka būvniecības, ka viņi ir tomēr. Un tad vēl tas mūžīgais stereotips par ugunsdrošību. Tas ir vienkārši absurds pilnīgs. Tur vēl kaut kad vakar diskutējām ministrijā par to, vai kaut kāds mūra ēka, kas siltināta ar polistirolu, vai citu kaut kādu arī degošu materiālu. No viņas dzirksteles lido 4 metri, ja tev kaimiņa robeža 4 metri. Un no koka ēkas viņas lido 5 metri, jo tev jābūt ir robeža 5 metri.
kur ir? Kāds tas ir pamatojums? Nu, man nav skaidrs. Droši vien, kad ir kāds to uzrakstījis, un viņam ir pamatojums, bet es tādu loģiku tajā nesaskatu. Un, ja es neredzu loģiku, man tas liekas ir absurds. Nu jā, nu labi, tas ir tāds, bet ir jau cik ir bijuši gan eksperimenti par to, ko nes koks un ko nes metāls. Un, nu, tas jau ir darīts. Un visu laiku, protams, šobrīd ir tas, ka mums ir jārunā par to, jārunā, jo mēs esam arī tajā koku būvniecības klasterī, un man iestājāmies tieši šogad, un viņš tur sāk aktīvi darboties, un man patīk tas. Un es caur to saku, ka tiem arī citiem, mums jau daudz vienkāršāk, kā tiem koka būvniecības, koka būvju ražotājiem vai vienkārši arī būvniekiem, ir tās mājas būvēt šeit. Nevis viņas rāmēt uz fūrēm un vest, nezinu, uz Skandināviju, uz Itāliju, uz Franciju. Es gribu šeit viņas būvēt, bet tas latvietis, kas tev tur rakstīts, bet ir labāk. Ir daudz labāk, ja mēs salīdzinām ar laiku, kaut kādus gadus 5 atpakaļ vai 6. Ja. Ir labāk, ka cilvēki tomēr sāk uz tām koka karkas mājām tomēr iet. Es ceru, ka tas ir kaut kādā ziņā arī mūsu nopelns. Mēs ļoti daudz cenšamies visu laiku viņus popularizēt. Bet ir jābūt tie labie piemēri. Daudz labi piemēri. Nu jā. Man patīk, kā Somija, es atceros to prezentāciju, kad viņiem, tādā valstiskā līmenī, viņiem arī ir publiskais iepirkums, ka viņi daudz gadus atpakaļ izvirzīja to mērķi no visa publiskā pasūtījuma, ja nemaldos, sākumā 25% jābūt koka būvēm, pēc tam bija 30, 40, tādā veidā viņi pa gadiem kāpina to uzstādījumu un ir izveidojuši sistēmu, kā to var atsekot, kaut kādā mērā, tas ir tas stāsts par to, ka tas publiskais pasūtītājs ir liels spēlētājs, un tur svarīgi, ka viņi rāda to labo piemēru. Tas šobrīd arī, man liekas, iztrūkst. Jā, bet kaut kā viss iet tā kā pareizā. Es ļoti ceru, jo arī mēs zinām, ka kaut kādas ir arī valdībā, tās, ir sevišķi ekonomikas ministrijā, cik mēs abi tur pastarpināti darbojamies, ir viņiem tomēr tās tendences, ka viņi grib to koku. Tur ir gan vakances uz tiem speciālistiem, gan arī, es domāju, šobrīd pats ministrs ir tāds arī diezgan labs dzinējs, kas to koku būvniecību dzīt uz priekšu. Un tāpēc es domāju, ka arī mēs tajā koka klāsterī ļoti gribam kaut kādā veidā palīdzēt tajā visā. Gan jau atnāks tie saliksies, kā saka, tā puzle saliksies un pienāks tas brīdis, ka tas viss būs ok. Jā. Bet, protams, tur visam apakšā visticamāk, kad lielākā problēma ir inženiertehniskais resurss, kas man, protams, liels birojs aizmugurē, visi inženieri. Ja tu konstruktoram paprasīsi, ko tu labāk gribi projektēt, koku neviens negrib. Viņi nemāk. Tāpēc viņi negrib, jo viņi nemāk. Jo viņi tāpat ir mācīti. Metāls, dzelzbetons, saliekamais dzelzbetons, viss saprotams, viss te pēkšņi koks. Arī tās programmas tagad tikai sāk nākt kaut kādas specializētās koka projektēšanai. Jā, bet kopumā jau Latvijā koka industrija ir ļoti liela un varena, gan jau kaut kā kopīgiem spēkiem izdosies pārlauzt to. Ļoti ceru. To vilkni darīt lielāku. Es ļoti ceru, un tāpēc es tam arī ticu. Un tāpēc mēs tur esam sākuši darboties ļoti aktīvi, un tas man tagad ir tāds mans mērķis, kur es redzu to. Es kaut kur lasīju, kad no koka var kosmisko kuģi arī uzbūvēt un uzšaut kosmosā. Tā kā koks arī tur strādā. Kuģus jau arī būvēja kādreiz tikai no koka. Tā kā koks ir vienkārši universāls materiāls. Labi, lai tev veicās. Jā. Labi, to laikam arī šodien viss. Paldies, ka klausījāties. Tad, ja gribat, uzdodiet jautājumus, rakstiet mums uz CMB informatīvajiem e-pastiem. Varbūt kādas personas, ar kurām vēl jūs gribētu, lai mēs šeit padiskutējam un parunājam par dzīvi, par darbu, par būvniecību gal galā mazliet. Spiediet laikus,
Tiekamies nākošajos podkastos. Vislabāk! Uz tikšanos!